Mēs tagad prognozēsim ceturtdaļfināla rezultātus klubu pasaules kausam. Pirmais mačs šovakar Al-Hilal pret Fluminense. Es prognozēju Sīvas maču, 2-2 pamatlaiks un pēcspēles Iganos uzvar Fluminense. Es saku 3-1 Al-Hilal. Un nākamais mačs jau šonakt Palmeiras no Brazīlijas pret Londonas Chelsea. Es saku, ka būs tiešām intriģējošs mačs, daudz goli, bet tomēr 1-0 pamatlaikā Palmeiras uzvarēs. Daudz goli ir 1 goli, ok. Es saku, mačs būs ļoti garlaicīgs, bet Nikolas Jackson trāpīs ar 1-0 un tā Chelsea arī uzvarēs. Ja zin kā, tie daudz goli bija domāts offside. Jā. Un tad jau rīt vakarā Bayern pret Parīzi, manuprāt, tiešām lielākais duels no ceturtfināliem. Es prognozēšu Sīvas maču 2-1 Parīzes uzvaru. Es esmu Bayern fans, viens no mīļākajiem klubiem. Es saku, cerams, 2-1 Bayerns uzvarēs, bet es jau domāju, ka tā Parīze tāpat tāds sastas uzliks. Un pēdējā spēle ļoti intriģējoša Bellinghams pret Bellingham. Dortmunde pret Real Madrid. Nebūs Joe Bellingham nespēlē. Nespēlē? Viņš dabūja dzeltenās divas, un tā nebūs. Nu, labi, tad nē, bet es prognozētu, es prognozēju maču pret Real Madrid 2-0 pamatlaikā. Real Madrid izslēdz man mīļāko klubu Juventus, tā kā 1-0 Dortmundas labā. Un ar šo arī nobeigsim. Tieši tā. Un skatieties arī mūsu citus video, protams. Paldies, skaties! Atā.